Sveicināti, sveicināti ik viens šajā laikā. Kā jau mēs zinām, no saulgriežiem līdz pavasara sākumam šis ir tas periods, kad cilvēkam iedziļināties sevī, būt savā iekšējā klusumā, sadzirdēt, apzināties to, kas vairs nekalpo, atbrīvot, iet savos dziļumos, jo no punkta A aiziet uz punktu B, liekot savu mērķi, kur ik katrs vēlas nokļūt, tīrot ārā visas ilūzijas, priekšstats, programmas un tā tālāk. Un šis ir tas īpašais laiks, februāris, kas nāk ar 6 planētu savienošanos, ar aptumsuma koridoru, ar Merkūra retrogrādu. Mēs dzīvojam sociumā, mēs visi esam skarti ar to, kas cels ārā un transformēs visas bailes, visas nedrošības, ilūzijas. Pat tad, ja tajā brīdī liekas, man jau viss ir kārtībā, vai tiešām tev viss ir kārtībā, vai tu tiešām pati sev nemelo tur, kur tu esi, kur tu atrodies, vai tu tiešām tur gribi atrasties, vai tu tikai sūdzies un tev liekas, man jau viss ir kārtībā, vai es nabadzīņš, iziet ārā no šī visa, apzinoties, kur esi, savu patieso tīro nodomu katrai savai darbībai, ko tu dari, ko tu runā, ko tu raidi pasaulē, ko tu raidi cilvēcei. Un izmantot šo laiku, apzinoties, ka šis laiks nāk, nevis, es zinu, jā, ok, bet atrast instrumentus, kas palīdzēs tev attīrīt to, kas ir nokalpojis, vairs nevajadzīgs, lai tu nokļūtu tur, kur tu vēlies nokļūt, iztīrot vēl viss tas, kas celsies, jo šī enerģija celsies, kur ir manipulācijas, intrigas, kur ir beidzot jāuzņemas atbildība par sevi, par savām domām, rīcībām, attieksmi, par visu to, lai nonāktu tur, kur tiešām tu vēlies. Un šo laiku izmantot nevis ar tādu, man tā ir ok, man viss kārtībā, bet pak. Šis ir dots laiks, lai es ieiet un uzdot sev jautājumus un attīrīt to, kas vairs nekalpo, varbūt pat to, ko es neredzu. Ja kaut vai šajā brīdī tev liekas, ka tev viss ir kārtībā, bet iegūt instrumentus un iedziļināties un iet vēl dziļāk, tas kā sīpola miziņa. Mēs katru reizi attīram arvien vairāk un vairāk. Un šajā meteņu laikā mēs ar Evitu Maurmani rīkosim online retrītu 5 dienu no 7. februāra līdz 11. februārim, lai šo transformējošo laiku izmantot sevis labā, savas izaugsmes labā. Un kā jau mēs zinām, mūsu izaugsme nav robeža, kā sīpola miziņa. Mēs katru reizi arvien vairāk spodrinam sevi. Un ja tiešām tu vēlies iziet no šīm visām sociuma spēlēm, jo, kā mēs zinām, 27. nāk, kur beidzot ir katram pašam jābūt autonomijai, jāuzņemas atbildība par visu, ko raidu, ko domāju, vai tiešām tas tā ir, kāpēc es to daru, kāpēc to sāku paskatīties, nevis melot sev. Ir kaut kādas situācijas brīži, kur liekas, kāpēc viņš tā dara, vai kāpēc tas notiek, redz, man nelaiž vaļā, vai man tas, bet stop, paskaties, kur ir tavs izdevīgums, kāpēc to turpini darīt. Un ja tu to turpini, tad atzīst, ok, man šobrīd tas ir izdevīgi, es šeit esmu un es šeit vēlos būt. Un kad man būs iespēja, enerģijas, spēks, resursi, es iešu no šī ārā. Jo ilūzijas, emocijas, kas viss atņem enerģiju, visi vecie paterni, un tad tā kā vāvere ritenī visu laiku kulēs, ņemies un netiec ārā. Bet šeit ir stop, es apstājos, un es skatos, kam es dodu enerģiju. Es apzinos, kas es esmu. Un mazu praksti, kā var iedot, kad atnāk kāds triggers, kāds punkts, pagaidi, no kurienes es reaģēju. Vai es reaģēju no tā sāpju ķermeņa, kur tur un tad tā situācija bija, un es vēl joprojām sevi asociēju ar to tēlu tur un tad. Bet tas bija tur un tad. Es šeit tāda vairs neesmu. Šeit ir cits laiks, cits vecums. Vispār es reaģēju no tagadnes brīža. Stop. Apzinoties un savienojoties ar to, kas es esmu, nevis ar to tēlu, ar to personību, ar svarīgumu, ar savu taisnību, bet esot savā iekšējā centrā kodolā, savā kosmiskajā apziņā un reaģējot no tagadnes brīža, jo atceramies, viss ir par stāvokli, kādā stāvoklī, emocionālajās sajūtās, emocijās es pieņemu lēmumus.
Un ja es esmu tagadnē, savienojumā ar savu kodolu, izjūt ārā no visām šīm spēlēm, no svarīguma, no tā, kad man ir taisnība. Jā, es jūtu, man paceļas emocija, bet apzinieties, jūs neesat šī emocija. Jā, viņa paceļās. Bet viņa paceļās šeit un tagad nolasīt skaidri, neprojicēt uz otru to sāpi, to sajūtu, kas bija tur un tad, un liekas, nē, es tagad pateikšu, kā ir, kā tagad ir, bet pag, tas vispār attiecas par to cilvēku. Būt šai saiknē un sajust un iziet ārā no visām šīm. Es neesmu šīs domas, es neesmu šīs sajūtas, jā, viņas man ir, bet pagaidi, par ko tas ir? Par manu ievainojamību, par manu traumu, par kaut kādu tur un tad notikumu, ko es tagad šeit un tagad pārnesu. Ja tu tiešām vēlies, kā lai saka, spēlēt, būt režisors savai dzīvei un nonākt no punkta A uz punktu B, attīrot visu to, kas vairs nekalpo, ieraugot un izjūt ar no ilūzijām, kuras baro, man jau viss kārtībā, vai viņš tur, ko te viņš tur, jā? Pag, kāpēc es to vēl turpinu, ko es vēl neredzu? Vai iet tikai tad, kad jau viss ir slikti un visi striķi plīst, tad iet kaut ko darīt, vai tomēr skatīties un visu laiku attīrīt un būt tai savā kristālcitrā tīrībā. Tā kā, ja jums šis atsaucās, tad mēs ar Evitu Maurmani aicinam no 7. līdz 11. februārim 5 dienu online retrītā, kur tiks izveidota grupa, kur jūs atbalstīs, nepārtraukt būs instrumenti, ko strādāt, lai šo jaudīgo transformācijas laiku izmantot sevis labad. Un martā jau pavasarī jaunajās enerģijās varētu veidot savu jauno es versiju, jauno dzīvi likt iekšā šī gada 2026. gadam. Jā, jo tādā veidā februārī attīriet visu to, lai visu šo jauno gadu, 26. varētu turpināt iet tā, kā jūs to esat ieplānojuši, tā, kā jūs to vēlaties patiesi. Ieraugot skaidri citi tīri bez ilūzijām. Aicinu ikvienu, lai brīnišķīgs un apzināts jums šis laiks.